Manuprāt, ir īstais brīdis, lai izkustinātu maldus un nezināšanu. Vēsturi ir rakstījuši uzvarētāji un iekarotāji, bet ja vismaz mēs izliekamies, ka dzīvojam tiesiskuma un objektivitātes laikmetā, tad es domāju, būtu ļoti liederīgi paskatīties uz mūsu pašu latviešu vēsturi no mūsu kaut kāda tāda skatpunkta, kas varbūt līdz šim nav bijis nekur zināms un nav bijis nekur aprakstīts un apspriests. Šī grāmata būtu, manuprāt, vispār jāiekļauj skolas obligātā programmā, lai mēs beidzot izlasītu, ka latvieši nav tikai nabadziņi, jūgā, saspiesti, sadzīti un saliekti cilvēki. Brīnumainā kārtā tā uzrunā ārkārtīgi mūsdienīgi, jebkuru lasītāju, kaut vai mani jaunu cilvēku, tomēr šī grāmata burtiski no pirmajām lapusēm paņēma tā, ka es viņu paņēmu rokā, un nākamais brīdis, ko es atceros, bija, ka es šo grāmatu noliku jau izlasīt. Tur notiek viss, kas tas ir materiāls pamatīgai filmai, kur ir iekšā viss, kas nav būvēts uz tādiem lētiem trikiem. Jāņa Lejiņa rakstība ir tik ļoti vizuāla un ļoti viegli iztēloties īstenībā, kā šāda grāmata varētu būt filmā. Lasot, man arī radās domas par to, kāpēc mums nav līdz šim neviena filma par šo laiku posmu. Nopietni. Šī darba ekranizācija varētu atklāt pirmkārt gan Latvijas senvēstures lapuses, gan tā laika politisko situāciju, gan tā laika cilvēka attiecības, vizuālo tēlu. Un tas būtu, es domāju, vairāk jau svētīgi jaunai paudzei, ka viņi varētu iegūt tādu priekšstatu par mūsu tautas saknēm, teiksim, kādu 1000 gadu atpakaļ, skaitot no šīs dienas. Tas būtu izcili, ja mēs brazīļu seriālu par viņu vēsturi vietā, par brazīļu vergu gaitām, skatītos filmu par savām vēstures gaitām, par notikumiem, kas mums liktu pārdomāt tomēr to, kāpēc mēs šeit esam un ko mēs šeit darām. Daudzās epizodēs var redzēt, kā mums būtu rīkoties gudri šodien, ja ne karojot varbūt ar ugunsieročiem, tad ar gari ieročiem. Tur jābūt stipram, gudram un arī drošam. Bez tā nevar. Tas droši vien, kā jau vēsturisks darbs, ir vērienīgs projekts, bet par viņa kā tādu nepieciešamību tieši šodien, kad ir diezgan lielas problēmas sabiedrībā ar identitātes jautājumiem, es domāju, ka tas būtu svētīgs darbs. Mēs patiesībā esam spēcīga, spējīga tauta. Ja mēs to biežāk atcerētos, man liekas, ka mums visiem jau šodien drusku labāk ietu. Tā kā es ļoti gaidu, kad es varēšu noskatīties kādu sēriju no šīs filmas. Es ceru uz šo filmu kā nobriedušu, patiesu un vīrišķīgu darbu. Tautas līksteņu stāstu ar mākslinieciskas elpas apveidītām cilvēciskām kolīzijām. Tāpēc aicinu šo triloģiju, kas iecerēta kā filma, atbalstīt, lai mūsu tauta to iegūst savā kultūras mantojumā.